Šis te daudzdzīvokļu mājas renovācijas projekts ir tiešām tāds diezgan komplekss būvniecības process, ja, kurš principā, lai vispār sāktu un tiktu līdz būvniecībai, ir jāsāk ar mājas iedzīvotāju lēmumu pieņemšanu, ar projektēšanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, tālāk projektu iesniegšanu un finansētāja izvēli, būvnieka meklēšanu, būvu uzrauga, autoru uzrauga meklēšanu, un tikai tāda sākās būvniecība. Tas ir process, kurš nav vienkāršs, bet ir skaidrs, kad uzbūvēt vai renovēt māju, kurā reāli dzīvo iedzīvotāji, tas nav vienkārši. Bet tas, ko mēs redzam, tad Latvijā šajās daudzdzīvokļu māju realizētajos projektos ļoti veiksmīgi līdzdarbojās vai nu mājas apsaimniekotājs ar savu atbalstu, vai nu māja saņem arī atbalstu no pašvaldības tehniskās dokumentācijas izstrādei. Tāpat šīs var projekta ietvaros var piesaistīt arī projektu vadītāju, kurš palīdz šo projektu realizēt no paša sākuma līdz beigām, un šīs izmaksas par projektu vadītāju var iekļaut kopējās projekta izmaksās, par ko saņem pēc tam atpakaļ daļējo dāvinājumu. Ja? Līdz ar to tas, ko es varu teikt, kad arī mājas, kuru aktīvistes un galvenās biedrību pārstāvi ir pēc profesijas skolotāji, un nekas pret skolotājiem vai citas nozares pārstāvi ir veiksmīgi realizējuši projektus un dzīvo renovētās mājās. Līdz ar to tas, ar ko katrai mājai ir jāsāk ar iedzīvotāju lēmumu un vienošanās par to, ka šo projektu vēlas realizēt, un tad ir jāmeklē atbalsts un palīgspēki. Un palīgspēkus pirmkārt vajadzētu meklēt pie sava apsaimniekotāja, ja ne, tad Latvijā ir projektu vadītāji, kas ir specializējušies tā kā konsultanti šādu te projektu realizācijā.